Sveiki, skatītāji! Ar jums ir Challenge Boys TV. Piedodiet, ka mēs neesam sen filmējuši, tad šoreiz būs tas video, kad mēs filmēsim Minecraftu uz Xboxa. Jāņem vēl paskatīt komentāros, vai gribat arī redzēt izdzīvošanas. Citas spēles. Izdzīvošanu un citas spēles. Bet tam mēs vēlāk... Mēs varam arī filmēt Tomb Raideru. Ja jūs gribat, mēs varam stāstu, bet mēs jau esam pabeidzis. Tāpēc, ja jūs gribat vienkārši redzēt, kā mēs skraidam apkārt, darām tādas smieklīgas lietas Tomb Raiderā, tad paskatos to komentāros, vai gribat redzēt Tomb Raideru. Tātad es filmēšu, mēs filmēsim Minecraftu, un es tur būvēšu 3. stāvu, un ja pietiks laika, tad arī uztaisīšu jumtu. Es māju taisu no dēļiem, bērns ar koka dēļiem, lai labi. Jums nevajag špikot no mums arī. Jūs varat paši savus dizainus taisīt. Man liekas, ka jūs redzēt arī iekšā, pagaidām neesmu uztaisīt grīdu. Tas būs pēc tam sērijā. Jā, jūs varat uzlikt bildes par ļoti krutām mājām, nezinu, īstā dzīvē vai Minecrafta, tad ieliekat tās bildes komentāros. Tā, labi, tad es sākšu filmēt. Es jau sākšu taisīt. Ja jūs varat taisīt māju virsū, tad nezinu kā, vai jūs to varat izdarīt, tad paliek mums tās bildes komentāros. Ja jūs to pateiksiet komentāros, mēs jums neticēsim, vai ne? Ne. Kādi ticēt? Jūs gan jau vienkārši... Nav pierādījumu. Vajag pierādījumu. Arestēsim. Mēs jau bijām uzfilmējuši video, bet tas bija pārāk garš. Jā, jūs nezināt, jau iznāca jaunikā, tāda ir Lego Minecraft. Parādi savus dizainus arī no tiem, mēs gribētu redzēt. Jā, jūs varat paši taisīt. Tāpat raksta uz kastes. Es tikai uzrakstīju, uztaisīju. Kur dirziņš? Zirdziņu piekaujiet. Man jau ir 2 stāvi. Jā, tie, kas latvieši ir bijuši Anglijā vai Amerikā aizmirši, kur Mineconā, tad pasakat, lūdzu, mēs kā gribam zināt, kas tur notika. Ja man draugs ir Rainers, pat zina, kas ir Minecons. Jā, un vēl paskatāties jauno Minecraftu. Story mode. Jūs varat paši ieiet. Jā, viņš ir foršs. Es jau pirmās 2 epizodes izgāju, man mamma patika. Ja būtu pilnā versija, es labprāt nopirktu par kādiem 50 eiro. Nē, mēs to darītu, pa īstam. Mēs tā gribam redzēt pilno spēli, pat uz Xboxa. Es ielādēju demo, jā, pasakat, ja jūs gribat tādu video top 10 demos, lai mēs jums parādam. Pasakat, labi? Jā, tieši tā. Man ir daudz demo šeit. Vai pat spēles. Tā, tagad pārbaudīšu, kā to... Kamēr šeit taisa mājas, mēs pateiksim, kādas mēs varam nofilmēt spēles. Mēs varam Just Cause 1. Lanoire, jūs zināt to spēlētājs populārākā Rage. Patīk. Lanoire vajag tur... Tu esi detektīvs un to jāizmeklē slepkavības. Jā. Tad mēs vēl varam filmēt FIFA 13. NHL 13. Need for Speed Hot Pursuit. Un vēl Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Vēl Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops 1. Un vēl... Kinect Sports. Un vēl Crysis 2. Viņi neatcerēsies. Tev tik daudz spēļu, ka viņi neatcerēsies. Tu paņemt papīrus. Un pierakstāt. Vai ne? Ceru, ka jūs abonējāt mūs, laikojāt, paskatījāt. Komentējāt un arī izplatījāt tālāk. Jā, kādi cilvēki, kur skatījās to olas challenge, kāpēc tik daudz cilvēku jūs to vispār skatījās? Paskat, kāda jēga bija no tā video? Tāpat... Bija. Jā, ticu. Domāju, tāpēc es laiku jau kāds sāpīgas numera. Paši nemopa.
Augtieši. Un pa dienu bija 4 subscriberi. Jā, paskat, vai komentāros es gribētu redzēt, kā mēs uztaisam pili. Es domāju, mēs jau no šeit varētu izskatāt bišķīt koka pili. Logus ielikšu pēc tam nākošajā epizodē. Šitajā epizodē jau uztaisīšu 3. stāvu, kā jums teicu. Jā, jūs zināt to multeni Steven Universe parāda, vai jūs uztaisījāt viņu māju. Es domāju, nevar. Nu, kādi ir uztaisījuši, piemēram, modā. Jūs varat instalēt viņu. Jā, un tie, kas ir Anglijā, es pateikšu jums angļu valodā. The people that live in England, you all probably know the cartoon show Steven Universe. Please, in the comments description, tell us if you saw the new episodes of Steven Universe. Steven Bomb 4. Ko viņam vajadzēja zināt? Jūs nezināt, kas ir Steven Bomb? Vienā daļā no... Un tā ir kā daudz epizodēm jaunām. Man patīk Steven Universe tā epizode, kur... Tagad ir jauna, zinu ko? Jo tie, kas ir baigi liela fani par to multeni, es arī esmu baigi liels. Tāpēc vienkārši tāda daļa ir. Tie, kas zina jau to kristālu peridots, jūs gan jau brīnīsieties, kas notika. Viņa noķēra un viņa tagad palika viņu komandā, jo jūs varēsiet redzēt, te, kad rādīs Latvijas tās epizodes. Es bišķī pateikšu, lai neizpostītu visu epizodi. Stevenam būs dzimšana diena, viņam paliek 14 gadi. Viņš speciāli, kad redzēs kā ametist, jūs zināt viņu jau tā, kur iznāca, nezinu, kā aizmirst, kā tā vieta sauc, kindergarten, no tās vietas. Viņa varēs redzēt, kā izstiepjas līdz pašai augšai. Un varētu Steven vai tur vajag likt kā, viņa vārdu Stevens Bertība. Nu, tad viņš izstiepsies. Un viņam sāks augt bārda. Labi, pietiks. Pagaidiet, pēdējā lieta, par ko jūs brīnīsieties. Jūs zināt no mūzikas to kristālu, kas... Tas nav kristāls, tas ir dimants. Bija dzeltenais dimants. Viņš parādīsies beidzot, bet viņš nebūs kā uz pasaules. Un no periods pateiks, zināt ko? Jūs gan jau esat to epizodu redzējuši. Pateiks, ka tāds ar kristāliem sasistiem, nezinu, gigantisks kaudze, kas uzspridzinās viņu pasauli, tāpēc es vēl nezinu, kas nākamajā notiks epizodē, vēl neesam redzējuši. Ok, domāju, es baigi daudz pateicu. Tā, skatieties, kāda izskatās māja no ārpuses, tā, ka ir 3 stāvi. Tas nav redzams. Labi, tad uztaisīšu līniju, lai varētu saprast. Tātad, šeit. Cauri! Nē, es uztaisīšu līniju, lai var saprast, kur atdalās 2. un 3. stāvā. Jā, tie, kas nezin, mēs jau esam tagad uz JustLV. Kas tikko bija? Pipi! Jūs varat paskatīties, jūs varat paskatīties kanālu JustLV, mēs tur būsim darāt Salt Challenge. Jā, un uzmanību tiem, kam nepatīk vemšana, neskatāties bonusu video. Uzmaniet, kas tur vēma. Jūs zinātu, cik es ātri noriju to sāli stūbu. Op. Nav spēju. Jā, un paskat, kādu jūs mūziku gribat, lai mums būtu sākumā. Intro, jā. Intro. Es parādīšu jums vienu, kuru man patīk. Vēlāk, citā video. Vēlāk, jā, citā video. Es parādīšu, tie, kas zina šo mūziku, es pateikšu vārdu. Night per Night, taisīta no Wooden Toaster. Un lūdzu pīstam abonējiet šam video, jo jūs negabat zināt, ka mēs ilgi šo taisījām. Jo paliek nakts. Nekā, pagulēt. Lai ātrāk paietu dienu, tad jāguļ. Es gulēšu. Jā, viens tips Minecraftā, ko jums vajadzētu zināt, visu laiku, redzi, gaismu daudz uzliekat savā mājā, zin kāpēc?
Jo pa nakti, kamēr tu esi savā mājā, var uzreiz spānoties monsters. Piemēram, zombijs iekšā tavā mājā teleportēties. Man vajag to elpas, un es sirds jau katru. Ja visi latvieši, kuri skrien to pusstundu skrējienu, vienkārši paskat, kurā jūs numurā esat. Es domāju, jūs to beidzu. Jāņa tagad šito Rolf Ciglīti skatās. Es domāju, mēs nebonēsim tavam kanālam pīsa. Kas? Ko, nezināju, kā Rolf Meglītim ir kanāls? Nē. Paskatieties, izskatās, kā viņam sauc, domāju, Superboys TV. Supergood. Visi TV, izņemot PewDiePie un Loška. Lotka. Un tas, kas tic lielpēdī, pat, kā viņu saucu? Lielpēdis? Jā, lielpēdī, viņš izklausās cik dīvaini. Kas tieši? Nezinu viņu? Nē. Viņš ir monstrs, kas izdzīvos no dinozauru laikiem. Viss viņš ir īst, es redzēju vienu video, viss uzzināt, ka viņš ir īst. Varbūt viņš nav viens, redzēsim. Nākotnē vēl nezinām. Bet zināt ko? Zināt, kas ir vēl dzīvs no dinozauru laikiem? Loch Ness monsters. Jūs nezināt, kas tas ir ar garu kā žirafes kaklu, ūdens monsters. Viņš naktī tikai iet, bet pa īstam. Tie, kas dzīvo tagad Amazonas, es jūsu valodā runāšu. Viņa angļu valodā. The people that live in Amazon, if you are watching this video, please, in night, just stay in your homes and sleep. Because the Loch Ness monster, he's been proven that it's real. And it actually eats at night. So, don't go fishing at night. Some fishermen almost got killed because of it. That's all I'm gonna say. Goodbye. Es baigi tagad daudz runāju angļu valodā šajā video, bet tāpēc, lai citas valsts zinātu. Nu, vienalga, ja mēs rakstīsim šo citā valodā. Tā. Un laiciņš vēl ir? Jā, bišķīt. Tad Mišķīt. Uztaisīšu vēl. Nē, laiciņa nav tad. Jā, tie, kas vēl zina Steven Universe, noskatieties to seriju, kur tas Ronaldo. Nezināt viņu? Rekmans draugs nezinu. Viņš kā kaut kāds cilvēks, kas visa Stevena un viņu draugu dīvainās lietas visu laiku uzliek uz savā vloga. Bet viņš zināt, ko uzzināja? Diamond Authority. Tā ir kā tāda militāra, ko uzzināja. Tie ir par tiem dimantiem, kuriem es vēlāk runāju, par piemēram dzeltenā. Vīls zilais. Jā, un jūs dabūsiet drīz tādu episodu noskatījumu Dienas. Noskatieties to. Jūs brīnīsieties. Jums kā vienkārši galvas uzsprāks no brīnīšanās. Jūs zināt, ko beidzot redzēsiet? Zilo dimantu. Nu, kaut bišķīt, jo viņi nevarēs redzēt. Tā, labi. Labi, tu pabeigšu, un tad arī to mūsu video būs galā. Nu, jā. Bet paskaļ, vai jūs gribat vēl video par Minecraftu, un arī jūs neesat komentējuši, vai jūs gribat GTA 5. Labi, tātad komentējiet, piešiet like, subscribe. Mēs šajā epizodē daudz runājām par Steven Universe. Labi, komentējiet, piešiet like, subscribe, un Atā. atā.